finanšu pasaulē cilvēkiem vajag sākt ar pašu pamatu sakārtošanu. Tas nozīmē, teiksim, izvēlēties otro pensiju līmeni, kas tev ir atbilstošs vecumam. Tad tu skaties, teiksim, uz trešo pensiju līmeni, uzkrāšot dzīvības apdrošināšanu, kas ir super viegli lietojami produkti. Tev gandrīz nekas nav par viņiem jāsaprot. Ir kaut kādi pamati jāsaprot, lai tu māki izvēlēties, kurš ir labāks, kurš sliktāks. Bet arī tur var izdarīt tik vienkāršu lietu, kā piezvani visiem fondiem, izstāsti savu situāciju, paturi prātā, ka katrs tev mēģinās kaut ko pārdot, un tā ļoti kritiski izanalizē, pieņem lēmumu, un tad mēģini investēt tur tik daudz, lai maksimizētu nodokļu atvieglojumus. Tad ir nākamais solis, kas ir tie garlaicīgie, saprātīgie ilgtermiņa instrumenti, kā ieguldījumu fondi, indeksu fondi. Tā ieguldīšana ir plus mīnus, kā vērot, kā žūst krāsa. Tu vienkārši ieliec tur naudiņu, un tev nav tur jāstreso ne katru dienu, ne katru nedēļu, ne katru mēnesi. Tu sev uzstādi to 10, 20, 30 gadu plānu, un tu zini, kā uz viņu iet, un viss, un tu uzstādi automātisko maksājumu un uz to dzīvo. Tu ar šo nekļūsi bagāts ātri, bet tā arī nav doma. Ja tu gribi kļūt bagāts, tev vajag sākt savu biznesu vai kāpt pa karjeras kāpnēm augšā. Bet ar šīm 3 lietām tu esi uzbūvējis sev tādu ļoti, ļoti stabilu pamatu, balstoties uz kura tu vari sākt kaut ko darīt tālāk.